Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 2. nedēļas lasījums. Vai jau redzēji, kas Ādamam uz rokas tavas grāmatiņas 15. lappusē? Es varu iedomāties, cik priecīgs viņš bija tajā brīdī. Lasīsim par Ādama pirmajām mājām. Dārza māja. Cik gan īpaši bija Ādama pirmā diena uz mūsu zemes. Viņš klausījās dažādu putnu dziedāšanu, viņš skatījās, kā dzīvnieks spēlējas, viņš ieelpoja skaisto saldo ziedu aromātu. Viņš nogaršoja augļus, viss bija ļoti labs. Dievs to visu bija radījis, ap viņu viss bija ideāli. Ādama sirds piepildījās ar ļoti lielu mīlestību pret Dievu. Dievs Ādamam pasniedza īpašu dāvanu – skaistu mājvietu. Dievs dēstīja dārzu vietā, ko sauc par ēdeni, 1. Mūzes 2:8. Šis dārzs Ādamam kļuva par īpašu dzīves vietu. Tajā bija lauki, meži un ziedi. Cauri ēdenē plūda upe, lai dzirdītu augus. Ādams bija priecīgs rūpēties par jauno mājvietu dārzā. Dievs Ādamam iedeva visu, kas viņam bija vajadzīgs, lai viņš būtu vesels. Barojošu pārtiku, skaistu dabas mājvietu un iespēju izkustēties kopjot dārzu. Dievs vēlas, lai mēs arī šodien saglabātu savus ķermeņus veselus. Dievs ļoti mīlēja Ādamu, cik brīnišķīgi viņi pavadīja laiku kopā, pastaigojoties pa dārzu, smaidot, runājot un pamanot Dieva radītās skaistās lietas. Tad Dievs sacīja Ādamam, ka tam būs kāds īpašs uzdevums. Kas tas par uzdevumu? Izlasīsim 1. Mūzes 2:19. Tad Dievs, tas kungs, veidoja no zemes visādus lauka zvērus un putnus gaisā un lika viņiem iet pie cilvēka. Vērodams, kādā vārdā tas tos nosauks, un kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvību, tā tos sauktu. Cik jauks darbs! Iedomājieties, kā Ādams norāda uz dažādiem dzīvniekiem un saka šos vārdus. Pingvīns, zirgs, delfīns, koala, papagailis, leopards, zirneklis, sliņķis. Bībelē teikts, kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. 1. Mūzes 2:19. Mani interesē. Kā tu vari parādīt, ka priecājies par saviem mājas pienākumiem? Lai skan mūsu atmiņas panta dziesma. Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs, ļoti labs. Un tapa vakars, un tapa rīts, sastādījāna. 1. Mūzes 1:31. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis.
Jēzus viens, 31. Laiks lūgšanai. Mīļais Dievs, lūdzu palīdz man ar prieku paklausīt mammai un tētim, vectētiņam un vecmāmiņai, kad viņi man lūdz palīdzēt darbos, arī tajos, kas neliekas viegli un patīkami. Palīdz rūpēties par citiem un veikt savus uzdevumus ļoti rūpīgi. Āmen!